valstī? Mums skaļākais Eiropā šajā nedēļā, protams, ir Fonda Lejens paziņojums par 800 miljardiem Eiropas aizsardzības spēju stiprināšanai. Ražošana, infrastruktūra, bet arī tur velns slēpjas detaļās. Ir skaists skaitlis, bet kas to veido, no kurienes veido, kur ir tāds finansējums, kā tas nāks. Un te, ka mēs sākam ar lupu skatīties tuvāk, ne visi ir priecīgi redzēt tās iespējas, kas padarās. Diezgan skaists paziņojums, kur pārsvarā tie ir aizņēmumi. Ir kaut kādas iniciatīvas, kur pārskatīt līdzšinējo finansējumu programmas, bet arī tur īpaši neskarties klāt. Tur nav tā, ka pārskatīsim piemēram zaļo kursu vai kam līdzīgi, bet atsevišķi fondi kā ir ieskicēti, tur rosinājumi pat koheizijas fonda līdzekļus novirzīt aizsardzībai. Un es domāju, ka tagad ir skaidrojošā daļa jābūt no Eiropas komisijas dalību valstīm un arī Eiropas parlamentam, kas tur tieši ietilpst, kādas ir tās iespējas, jo aizņemties jau ir viegli, bet jautājums, kas to parāda atdot, kad atdot, uz kādiem nosacījumiem. Un, piemēram, Latvijā arī, mums tas ārējais parāds ir uzaudzēts diezgan augsts. Praktiski, lai mēs viņu apkalpotu gadu, tie ir pusotrs, man tā liekas, vai 2 miljardi eiro. Mēs maksājam vienkārši par ārējā parāda apkalpošanu. Un tagad, piemēram, pasaka Eiropas Savienība, ka mēs jums dodam to fiskālās disciplīnas telpu, ietver līdz pat 1,5% budžeta deficītu varat audzēt uz aizņēmumiem priekš aizsardzības industrijas nozares, aizsardzības spējas stiprināšanām. Tagad Latvijas gadījumā mēs esam vieni tie, kas krietni virs tā minimuma jau sniedzam aizsardzībai. Protams, mums tie budžeta apjomi nav tik milzīgi, kā varbūt citai dalību valstī. Bet pateikt, ka tagad mēs varam, pieņemsim, vienu vai otru spēju nodrošināšanai ņemt aizņēmumu, audzēt deficītu, tas nozīmē, ka potenciāli mums ir taču visas Standard & Poor un visas pārējās kredītreitinga aģentūras, kuras redz, kāda mums ir budžeta ieņēmumi, kāda mums ir tas un ilgtermiņa visas prognozes, un viņi samazina mūsu kredītreitingu. Un tas nozīmē, ka jau esošo ārējo parāda apkalpošana mums izmaksās dārgāk, bet tad vēl, ja mēs paņemsim jaunu, droši vien, ka daļa no šī aizņēmuma aizies ārējā parāda apkalpošanai un mums nenonāks līdz aizsardzības industrijai. Tā kā šeit ir, nevar skriet vienkārši taisni uz priekšu aklu un aplaudēt, ka viss tagad notiks. Un vēl ir no tiem 800 miljardiem, cik es saprotu, tāds centralizētais Eiropas Savienības finansējums varētu būt 150 miljardi. Un ne grantu formā. Tur arī, es saku, tur vēlns ir detaļās. Un vēl pats būtiskākais, ka šīs finansējums, tie vismaz 150 miljardi, ir paredzēti 4-5 gadiem. Tātad izdalām uzreiz to summu jau ar šiem gadiem. Tātad gadā tie ir, līdz ar to. Un tad vēl šo summu izdalām ar dalību valstu skaitu. Jo tur jau nav tā, ka rekur ir summa un visiem proporcionāli vienādi mēs kaut ko sadalīsim tagad. Nē. Un tad parādās jautājums, cik ir taisnīgi arī šāda programma, jo ir valsts, kas sistemātiski nav ieguldījuši savā aizsardzībā. Ir Eiropas Savienības dalībvalsts, kuras ir NATO dalībvalsts, kurām pat nav 1% aizsardzībai. 1%. Un tagad, rekur ir jaunā iniciatīva, jauns finansējums pieejams, un viņi tagad ņems liels, jo viņiem ir daudzas lietas, kur tagad ņems, un ar to tad audzēs aizsardzības arī budžetu, jo tas parādīsies arī statistikā. Turpretim tiem, kas jau pāris gadus ir krietni virs 2%, un nebūs tās iespējas ņemt tos aizņēmumus, jo mums tas, ko mēs jau bijām investējuši tos iepriekšējos gadus, jau ir balstīts arī daļā aizņēmumu. Tā kā tā diskusija, saku, ir skaļi forši paziņojumi, bet es domāju, ne tikai politiķi, bet arī iedzīvotāji ir noguruši no tikai paziņojumiem, grib redzēt konkrētu rīcību.